машину. И скоро едем на место, где будем ложить все. No, tūlītās. No. Aha, tūlītās. Labdien visiem, Katē! Labdien, labvakar! Paldies, ka esat sapulcējušies tādā lielā pulkā. Prieks jūs visus redzēt. Pateicoties uzņēmīgajai Čiekurkalnītei līgai, mēs šeit visi esam sapulcējušies. Tātad šeit notiek Čiekurkalnā un visā Latvijā tagad tāds pētījums, valsts mēroga pētījums, kur valsts pēta, kā kopienas var savā starpā saliedēties. Un vienā no tādām tikšanās reizēm mēs vienkārši iepazināmies un vienā tādā skaistā sarunās iepazināmies ar Līgu un izstāstīja tādā vienkārši saviesīgā sarunā, ka viņai ir daudz brošas. Un vārds pa vārdam mēs esam nonākuši līdz šādam skaistam pasākumam, kur ir iesaistījušies daudz čiekurkalniešu. Kāds palīdzēja ar traukiem, kāds palīdzēja ar šūšanu, kāds vēl ar to, lai vispār šis pasākums kļūtu atpazīstam. Paldies Katei! Es neesmu Kates, esmu Ilgi, bet šodien pārstāv Kati Ilgi priekšā. Šis ir no čiekurkalniešiem. Katei! Paldies! Jūs esat uzņēmuši mūs un gribu jūs visus laipni aicināt darboties šī vakara ietvaros. Meistarklasēs tās ir divas vienā, tur var šūt un līmēt un kaut ko vēl tur bakstīt pie meitenes Āritas. Ir otra meistarklase, kurā vārdas ieplītēm arī varēs izlocīt pats savu unikālo brošu, tā kā lūdzu izmantojiet šo iespēju. Runājieties, iepazīstieties un kas zina, varbūt atkal no šīm sarunām radīsies kāds jaunas sadarbības un idejas. Un es no savas puses gribēju pateikt, jā, mums ir prieks, ka šāds projekts ir. Man tiešām ir ļoti liels prieks par šo pētījumu, un es ceru, ka viņš vainagosies ar rezultātiem un daudzās apkaimēs būs šādi cilvēki, kas ir aktīvi atrast apkaimes pēles, jo tie cilvēki, viņi darbojas savās istabās, bēdiņos, pagrabos, bet rāda fantastiskas lietas un nodarbojas ar fantastiskām lietām. Un šis projekts, lai viņš iet, tā teikt, plašumā visā Latvijā,
un šos te cilvēkus saved kopā un izved ārā un parāda, jo šis man pašai ir tāds pārsteigums, un arī tas, kā cilvēki šeit ir sapulcējusies, Līga, mūsu čellisti, abi brīnišķīga, kas ir no Čiekurkalna. Aplausi čellisti! Abas dāmas, kas vadīs darbnīcas, patiesībā gribētu jūs paaicināt šeit. Lai visi redz, jā. Jā, un Arita, lai jūs atpazīst. Arita, laikam, ir iegri mūsu darbiņos, bet būtu tiešām forši, lai... Arita! Arita, var? Nāc atrādīt. Ja mēs nevienu negribam paturēt kaut kur aiz stūri, mēs gribam, lai visi šīs dienas lielie varoņi, kas ir uztaisījuši šo te notikumu kopā, kur visiem šeit redzam. Jā, bet milzīgs paldies tiešām kūpmām cilvēku lokam, kas šodien ir atnākuši, jo, tas jau viss būtu nekas, ja jūs te nebūtu un to visu neskatītos un neredzētu. Tā kā milzīgs paldies. Un es gribu teikt tā, ka milzīgs paldies Agnesei un Kasparam par uzņēmību, par to, ka viņi to visu bīda. Es zinu, cik tas nav vienkārši patiesībā. Un es teikšu tā, lai jums un visiem pārējiem, tā teikt, jūsu acis no aizrautības ar lietām, ko jūs darat, un šī vakara sarunās mirdz tikpat spoži, kā šīs te prošas šiem galviem. Lai skaisti vakar, un es gribu piebilst, ka šeit jūs droši varat justies kā mājās, jūs drīkstat sēdēt visās mēbelēs, likt lietas uz galdiem, nekauties šis ir, lai lietotu. Protams, man lūgums ar sarkanvīnu uzmanīties, bet droši izmantojiet, šī ir telpa dzīvošanai. Tā kā paldies jums visiem un lai jauka vakar. Katē ir pa visu vien izlikt šādu žurnāli, kur ir kripatiņi no katra, kas ir piedalījušies projektā. Lūdzu, ņemiet, dalieties, stāstiet ar citiem un iedvesmojieties no cilvēkiem, kuriem tagad. Jā. Tad mēs varam atklāt šo izstādi ar vienu skaistu skaņdarbu. Paldies!
viena vienā vietā un otra citā vietā. Jā, varbūt, ka tu nevarēs uzvērt uz, ja nu ir viņai lielas caurums. Tad ir uz to tievu. Нет, ну нет больше. Еще раз. Количество еще. Interesanti. Vēl viens tāds pārsteigums ir paldies. Ko es varu pateikt? Paldies, ka atnācāt. Redzu, kā jums acis mirdz visiem. Beidzot, ne tikai man mirdz acis, bet arī jums visiem visapkārt. Ja? Rīk, varbūt var pastāstīt, kā tu šo vispār sāki? Pateicoties savai omei, kurai skapī Antrasolā stāvēja pāris brošiņas. Tad es sāku interesēties, vai ir vēl kaut kur dabonams tāds, nu. Ādažu tirdziņš, tas man ir topā, te ir cilvēciņi arī no tirgus, kas man pārdod brošiņas. Tā kā, kur jūs esat pazudi jau? Ir tur tālāk arī galā. Jā, 8 gadi. 8 gadi, jā. 3700, bet reku te būs mīnus. Tā kā pavasaru kaut kāds pēc kaut kādiem 2 mēnešiem, es domāju, ka es atkal taisīšu pārskaitīšanu, jo, nu, esmu skaitījusi brošas 4 reizes, bet, nu, katru reizi sanāk citas cifars, jā. Tev ir kaut kādas mīļākās? Visas. Nu jā, no Omas brošas tās, protams, tas ir uzreiz, man ir skaidrs, ka tā ir Ome, jā. Nu, man paliek, protams, vīrmātei arī ir ļoti daudz citas brošas, ko viņa man ir atdevusi. Tas ir, nu, tas ir man
mums mantojums. Tev ir šeit 4 kolektīvas daļas tādas, tev ir vēl kādas sadalītas, un kas ir vēl tās tēmas, ko mēs pozicionējam? Suņi, kaķi, dzīvnieki, kas tur vēl ir, puķis. Nu, tās jau te bišķiņi ir, jā, bet mājās arī palika. Vēl ļoti daudz mājās palika, kas ir tur Čehoslovāku, kas ir piekrāsainās, kas ir caur spīdāvies, baltais, kas tās un desmitās. Izklausās, ka būs jātaisa otrādā šai izstādē pārceļ rokas tie, kas nāk uz otro daļu. Kurs ir Romas? Kurs ir Romas? Jā, visi. Atdodam svētniekiem. Jā. Tā bija viena no, vienāds, ja viena no šī tā bija Olmes. Šitā ir Olmes. Un šitā arī. Nu, šitas viss. Tā kā, šito es pat atceros, ka viņai bija pie žaketes. Olga strādāja autobusu parkā, tas ir valsts autobusu, kad iebrauc mājās un tīrīja viņu. Un tāpēc viņa arī, viņa arī atrada visdrīzāk tās brošas un visu kaut ko viņa. Jā, bet es atceros, ka viņa lika Rīgas balsī sludinājums, ka ir atradusi to un to, un kad bija griezties tur un tur, jā, tā kā nebija tā, ka viņa tur. Jā, bet viņi vienmēr gāja sludinājumi, jā. А брошка с бриллиантом, которую вы написали, вот... Дома, не взяла с собой. Не взяла. Nu jau vīra māte, atkal viss uzskats te viņai. Bildi ir mājās, man arī garšo šo te. Jā, sanāk. Tur 910. gads apmēram. Tur Čehu. Tagad viņi ir rāmītī kaut kur. Neku tur zaļais rāmīts ar to zilo, jā. Jā, tā ir 910. gads Čehija. Nevis Čehoslovākija, bet Čehija. Jā. 910. tad vispār Austro-Ungārija. Vai arī Austro-Ungārija, jā. 19. gadam Austro-Ungārija. Jā. Kā tā? Nu jau te ir, šos var pastāstīt. Šitā ir arī no vīra mātes, bet vīra mātei, kas par stāsti? Kas viņi bija jums? Emmas tante. Draugi, var teikt. Tā brālis, nu pusbrālis. Jā, un man ir mājās bilde, bija žurnālā, kur ir bilde, kur viņai tieši šitās kvēles ir ap kaklu. Jā. Tas ir, dzintars. Viņš nav nekāds baigi vērtīgais, bet man viņš ir vērtīgs ar to, ka tas ir, tomēr, mantojums. Jā. Mana lielākā vilšanās, kas jums pastāstīšu, nekos. Šis te medaljons mēs ar vīru no kurienes Kanāda, ja? Kanādā. Cilvēki YouTube'ā rāda šo te medaljonu, un es viņiem rakstu, es saku, 5 lati, ja? Bet YouTube'ā, vai ne? Es viņiem rakstu, es saku, es nopirkšu, lai brauc atpakaļ uz Latviju, ko viņš tur Kanādā darīs, ja? Jo viņš izskatījās pilnīgi, ja? Es attaisīju vaļā, viņš ir viegls, viņš nav smags, viņš nav īsts. Bet viņš ir taisīts latviešu. Bet 80 eiro viņš nemaksā. Jā, bet viņš ir taisīts, tu piesolīji pati vai viņš paprasīja? Viņš paprasīs piekrita. Bet tas ir trimdas latviešu priekšmets. Un ja tev vajadzētu otru dabūt, tu arī paskaidrs, esmu piesolīji. Bet pārliecināt, ka tas ir īstais pieslatnieks, jā. Это имитация. Nu jā, bet laba imitācija. Cilvēkam nebija, viņš gribēja, pieslatniekam nebija uztaisīt. Просто Лига слишком дорого за него заплатила.
80 евро. Там, Плюс 20 евро. десятка, это уже так было, чисто за уникальность минимально. Сердцу не прикажешь. Taisni, pirmā nebeidzamākās reizes Jā, pārnāca. ja tu gribēsi tādu pasūtīt, varbūt 80, tad nemaz nevar dabūt viņu. Pēc tam neviens neuztaisīs stundas, ja pie mūsdienu dārdzības. Jā, reku par šito var pastāstīt. Es varu 100% dot, ka šitā ir mana zome. Ja? Tikko, Olga teica, ka viņai neko nevajag, ja? Un šitas te bija arī tieši, ja? Viņš saplēs un visu, un atbrauc viens no tirgotājiem, es viņam pārdevu. Un rēķini tagad ir pagājuši, cik 5 gadi, kā Uma ir mirusi, vai ne? Kaut kas apmēram. Un pagājušajā tirdziņā es ieraugu. Un viņš ir atgriezies, un es viņu pa piečuku nopietu. Jā, viņš ir reāli atgriezies atpakaļ mājās. Jā, jo viņam ir tā rieva. Es atceros to rievu, ja, kad tur ir pušums bija, ja, un kad nebija arī šitas te, ja. Es esmu 100% pārliecināta, ka tā ir mana zomas apakaļ atnākusi pie manis. Ja. Tur augšā, ja, man vai nu Ome man tur aizbīdīja, kaut ko viņš atnāka. Jā, jā. Jā, un šitie te, tu varbūt zinās pateikt, kā viņi pareizi saucās kreklu pogas šitie. Kā, viņš karinās pogā. Šis te iekarinās pogā pie tautas tēva. Bet kā viņš pareizi saucās? Pat nepateikšu. Tev tādu nav? Man ir. Man nevienā nāc prātā, ka viņi varētu nosaukt. Nevienā prātā, ka karinās. Коллекционируете, да? Ари? Тоже, да. Коллекционер? Starp citu, ja kādam ir interese, reku, var nopirkt grāmatu ļoti skaistu pa sakām, pats autors. По сакам, ну не историк, нет, просто коллекционер. Jā, ar autogrāfu autors. Jā, ja ir interese, lūdzu, pie normāli griezties. Viņi kā taisījos, bet es var vienreiz parādīt, vai gadījumā. Jā, labi. Принесите сами свои, да? Не, книгу написал. Грамоту, давай. Есть только 100 экземпляров эта книга.